Esiet sveicināti Rīgas drošības fóruma raidierakstā. Mani sauc Mārtiņš Hiršs, esmu dezinformācijas pētnieks Latvijā. Un šodien ar mani kopā ir kāds, kurš arī strādā ar dezinformāciju, bet Kanādā. Markus Kolge, un viņš ir žurnālists, aktīvists, viņam ir sava organizācija Disinfowatch, kas ir vadošā Kanādas faktu pārbaudes informācijas apkopošanas organizācija. Un tas, kas ir svarīgi, ka viņš ir iekļauts Krievijas sankciju sarakstos, līdz ar to tas dod viņam lielu ticamību no mūsu puses tam, ko viņš saka. Esiet sveicināts! Paldies! No Baltijas perspektīvas mēs tik daudz nedzirdam par dezinformāciju Kanādā. No mūsu perspektīvas izskatās, ka viss tur ir lieliski Kanādā, viņi spēlē hokeju. Bet kāda ir situācija? Kāds ir Krievijas ietekmes un dezinformācijas apjoms? Kopumā, protams, Kanādā viss ir lieliski, bet mums ir savas problēmas. Lielākā daļa klausītāju visticamāk būs pārsteigti dzirdēt, ka Kanāda patiesībā ir bijusi nozīmīga Krievijas dezinformācijas ietekmes operācijām jau 80 gadu. 1945. gadā padomju vēstniecībā strādāja kāds GRU pulkvedis Igors Gusenko, un šajā 45. gadā viņš nolēma doties prom un piepildīja čemodānu, kas bija pilns ar svarīgiem dokumentiem un izgāja no vēstniecības. Un viņš neveiksmīgi centās 3-4 dienas klauvēja pie dažādiem laikrakstiem, plašsaziņas līdzekļiem un visur tika noraidīts. Un mūsu federālā policija beigās tomēr pievērsa tam uzmanību, kad jau VDK aģenti mēģināja ielausties pie Guzenko viņa dzīvesvietā. Un viņa dokumentos bija pierādījumi vismaz par 24 kanādiešiem žurnālistiem, akadēmiķiem un faktiski arī 2 ievēlētām amatpersonām, kuri bija kļuvuši par Padomju Savienības aģentiem pēdējo 10 gadu laikā. Tieši tad padomju un Krievu operācijas sākās Kanādā, un tās operācijas arī ir turpinājušās. Es domāju, ka sākot no 2007. gada, jau pēc tam, kopš bronzas statujas nemieriem Igaunijā, mēs redzējām arī lēnu tādu intensifikāciju, kas bija vērsta uz to, lai censtos manipulēt ar Baltijas kopienām, Ukraiņu kopienām. Un 2014. gadā šīs kampaņas patiešām kļuva ļoti intensīvas, kad Kanāda nolēma vadīt arī šeit EFP paplašinātās klātbūtnes, NATO paplašinātās klātbūtnes grupu Latvijā. Un tas ir vērsts pret latviešu kopienu Kanādā un arī Ukraiņu kopienu. Un pēdējo 2,5 gadu laikā, 3 gadu laikā pēc pēdējā pilnamēroga iebrukuma mēs jau redzam īpaši pastiprinātu intensifikāciju. Tā ir būtiskākā problēma Kanādā. Viena no lielākajām ir tā, ka mēs ļoti lēni atzīstam šo draudu un tāpēc esam bijuši arī ievainojamāki. Es ceru, ka Kanādā valdība un mediji sāks atzīt šos draudus vairāk, lai mēs varētu pret to vērsties un arī cīnīties pret to. Tas ir liels drauds. Izklausās pārsteidzoši līdzīgi kā Latvijai. Mēs arī esam izraidījuši pāris Krievu diplomātu, arī cilvēks, kas ir strādājuši ar izlūkdienestiem un spiegus. Diezgan līdzīgas problēmas. Kā ir ar Krievijas naratīvu? Kas ir tas, ko Krievija stāsta par Kanādu vai par paplašinātās klātbūtnes, par NATO paplašināto klātbūtni? Ir vairāki vēstījumi. Atgriežoties jau pie augstā kara, kopienas, trimdas kopienas, latviešu trimdas kopiena, igauņu, lietuviešu un ukraiņi, pret viņiem vērsās ar naratīvu, ka viņi visi ir bijuši nacisti, kas bēga no Padomju Savienības, no Padomju varas. Viņi jautāja, kāpēc tad jūs bēgat no Padomju varas, un ja jau bēgat, tad esat nacisti. Tie bija centieni deleģitimizēt tās kopienas augstā kara laikā, un tas ir tas vēstījums, kas ir uzturēts kopš tā laika, un atkal pēc 2014. gada tas ir piedzīvojis pastiprinājumi tīpaši ar tiem paziņojumiem, kurus jau esmu
pieminējis. Un it īpaši arī no Kanādas vadības NATO paplašinātajā klātbūtnē. Gan arī tajā pašā laikā mēs redzējām, kā parādās arī vēstījums par to, ka dažādi gājieni šeit Rīgā, kas te ir bijuši, jo vērsās arī pret Arti Pabriku, bijušo aizsardzības ministru, un vēl ir dažādi Kremlim pietuvināti aktīvisti Kanādā, kas pastiprina šīs narratīvas. Un galvenais gan Kanādā, kāpēc bija šāda ietekme nepieciešama, ir, lai iznīcinātu sabiedrības atbalstu Kanādas paplašinātajai klātbūtnei, lai mazinātu sabiedrības atbalstu Latvijai, lai mēģinātu manipulēt ar šo tēlu, padarot to par valsti un nāciju, kas nav pelnījusi Kanādas atbalstu. Un tas tiek darīts arī ar Ukrainu. Kopš 2014. gada, kopš iebrukuma un Krimas okupācijas, tādi ir bijuši Krievu centieni nomelnot Ukraiņu kopienu Kanādā ar līdzīgiem narratīviem, lai mēģinātu mazināt sabiedrības atbalstu Ukrainai. Un pat, ziniet, arī vēršas pret aktīvistiem, vēlētām amatpersonām, mūsu bijusī ārlietu ministra Kristina Frīlanda, arī pret viņu īpaši vērsās ar tādām narratīvām, manipulējot ar viņas pašas ģimenes vēsturi, jo viņai ir ukraiņu saknes, un tad stāsta, ka viņa ir nacistu attaisnotāja, un tas arī šādi virsraksti ir parādījušies pat lielākajos Kanādas mēdījos. Mēs zinām, ka tas viss ir cēlies no Krievijas, es arī esmu pētījis un redzu, ka tās narratīvas norāda uz Maskavu, uz Maskavas bāzētām IP adresēm. Viņi pat iekļūst mūsu lielākajos vai galvenajos plašsaziņas līdzekļos. Līdz ar to tas ir mainījis, piemēram, viedokli par Frīlendu sabiedrībā. Un arī pret Ukraiņiem. Jā, mēs pēdējo 2 gadu laikā Latvijā arī aizliedzam Krievijas televīzijas kanālus vai plašsaziņas līdzekļus. Tādu tradicionālo mediju, protams, ļoti daudz notiek sociālos tīklos, kā ir ar Kanādu, vai tagad ir kādas pārmaiņas tur tieši. Ja tur pastiprinās šī cīņa, mēs esam sekojuši Eiropas piemēram, aizliedzot Russia Today un citus visus Krievijas valsts medijus, bet Kanādā mums ir 500,000 krievalodīgo, diezgan liela diaspora, kuras ietekmē šiem mediji, Russia Today, arī iepriekš vai pēc 2014. gada Russia Today joprojām bija pieejama lielākajā daļā kabeļtelevīzijas un satelīta televīzijas paketēs. Bet pēc pilna mēroga iebrukuma mēs spērām soļus, lai aizliegtu visus šādus vēstījumus un kanālus. Mēs negājām gan tik tālu, cik Eiropas Savienība, lai gan es cenšos iesaistīties un arī cenšos panākt to, lai Kanādā arī tiktu aizliegtas visas platformas. Bet arī vēl joprojām, piemēram, X vai Twitterī, man laika lentē ir ieteikumi no Russia Today. Otrā problēma, kas mums ir tā, ka mēs esam piemērojuši sankcijas Krievijas valsts medijiem, tostarp PRT, bet mums ir bijuši daži negodīgi uzņēmēji Kanādā, kuri ir izdomājuši veidus, kā apiet aizliegumus pret Krievijas valsts medijiem. Un ir 2 kompānijas, viena, kas ir balstīta Kanādā, kura veido tādas USB ierīces, ko var ielikt televizora aizmugurē, un tad par to ir jāmaksā $15 ASV, un vēl papildu $20 abonementu, un tad visi šie kanāli, kas ir mūsu sankciju sarakstā, kas ir aizliegti, viņi joprojām tiek raidīti tad šo te krievu vai krievalodīgo mājās Kanādā. Un ja mēs runājam par krieviski runājošiem žurnalistiem Kanādā, tad viņi jums pateiks, ka vairāk nekā 50% no 500,000 krievalodīgo, kas dzīvo, viņi apiet šīs sankcijas tādā veidā tieši un skatās šos kanālus. Un tas ir draudz, kā viņi radikalizēsies. Tā ir nozīmīga problēma mūsu valstī. Un kā ir ar vietējiem aktīvistiem, darboņiem, vietējiem politiskiem līderiem, vietējiem medijiem un influenceriem, kas izplata stāstus, kas ir izdevīgi Krievijai, vai jums Kanādā arī ir līdzīga problēma, ka ir tieši vietējie kanādieši, kas būtībā izplata Krievijas propagandu. Kā pētniekam es zinu, ka influenceriem ir liela nozīme Krievijas dezinformācijas
izplatīšanā. Mums tādi arī cilvēki ir Kanādā, kas to izplata. Ir cilvēki, kuri strādā ar Kremlim pietuvināti darboņi un arī jau strādā ar vēstniecību, Krievijas vēstniecību pēdējos 15 gadus. Viņiem ir svarīga loma, un mēs saprotam, ka tas nāk tieši no Krievijas vēstniecības, tāpēc, ka tas jau pat ir bijis atzīts, un šie sludinātāji, kas raksta tādas plašsaziņas līdzekļos, tie ir stāsti no Krievijas vēstniecības, daudz tur ir runa par Latviju, Ukrainu un mūsu pašu bruņotajiem spēkiem. Viņi to publicē, viņi pastiprina ar Krieviju saskaņotu narratīvu. Es nesaku, ka viņiem arī par to maksā obligāti vai algu, bet tomēr ir tāda saskaņošana, un tas nav tikai kāds viens cilvēks, ir vairāki tādi arī pat ļoti labi redzami, populāri, gan galēji labē, gan galēji kreisi aktīvisti, bet tur ir Krievijas valsts pirkstu nospiedumi šajos narratīvos. Viens no šokējošākajiem gadījumiem, tāds skaidrs Krievijas centienu piemērs, viņu ietekmes piemērs, ir tas, kas parādījās stūlīt pēc vasaras beigām. Par Tieslietu ministrijas apsūdzību pret organizāciju ar nosaukumu Tenet Media. Tas bija gadījums, kad 2 darbinieki no Russia Today vērsās pret 2 kanādiešiem, labējiem influenceriem, vai vērsās pie viņiem, piedāvāja $10 miljonus ASV, lai viņi reklamētu dažādus Krievijas valsts narratīvus Ziemeļamerikas informācijas telpā, bet arī īpaši Kanādā, demonstrējot, protams, ka Kanāda ir svarīgs spēlētājs tieši Krievijas informatīvajām operācijām. Un ar šiem $10 miljoniem viņiem bija jāveido tieši saturs. Kāda bija šīs informācijas operācijas ietekme, un šiem $10 miljoniem ASV mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka miljoniem amerikāņu un kanādiešu noskatījās saturu, ko bija veidojis Tenet Media. Un otra problēma ir tāda, ka nauda, kas plūda no Krievijas, ieplūda Kanādā un arī pie konkrētām mediju dibinātājiem, tas bija tajā laika posmā, kad RT bija pakļauts mūsu sankcijām. Šobrīd, tāpēc mēs neesam pārliecināti un mēs nezinām, vai Kanādas iestādes izmeklē kādus sankciju pārkāpumus, mums noteikti tas ir jādara. Tāpēc, ka ja mēs to neizmeklēsim un šāda veida pārkāpumus, tad šīs sankcijas pilnībā zaudēs savu atturošo iedarbību. Ir ārkārtīgi svarīgi, es vienkārši turu īkšķus, ka kāds sāks izmeklēt šos pārkāpumus vai jau izmeklēs nākotnē. Jūs minējāt tātad ASV, Krievu būtībā ietekmes operācijas pirms 8 gadiem, mums bija arī aktivitātes pirms 4 gadiem. Kā ir par pēdējām vēlēšanām, vai esat redzējuši Krievijas iejaukšanos ASV iekšpolitikā, mēģinājumos ietekmēt neseno vēlēšanu rezultātus? Tāda ietekme ir nepārtraukti bijusi. Ja mēs skatāmies uz Krievijas valsts medijiem RT un Sputnik un citi, tas, kā tas tiek atspoguļots plašsaziņas līdzekļos, dažādas reportāžas, protams, ir bijis atbalstoši vienam konkrētam kandidātam ASV vēlēšanās. Ar to gribu teikt, ka šīs kampaņas noteikti turpinās, un mana izpratne ir tāda, ka Krievu amatpersonas bija diezgan apmierinātas ar neseno ASV vēlēšanu rezultātiem. Tas ir noticis, man ir aizdomas, ka tie aizsardzības pasākumi, kas ir ieviesti, iespējams ir palēninājušies, un dažas no šīm informācijas operācijām, kas ir notikušas, varbūt arī ir likvidētas vai beigušās, bet tāda interesanta saikne starp Kanādu, Latviju, Baltijas valstīm, Kanādas bruņotie spēki šeit sargā mūsu drošību un demokrātiju, un tieši tāpat Krievijas ietekmes operācijas Baltijas valstīs ir kļuvusi par Krievijas militāru personu un Kanādas valdības jautājumu. Kāds ir jūsu viedoklis? Jūs esat ceļojis arī Baltijas valstīs, kāda ir Krievijas ietekme vai Krievijas ietekmes apjoms Baltijas valstīs? Mēs esam to pētījuši. Kanādas militārists šeit Latvijā ir bijis Krievijas informācijas operāciju mērķis jau kopš ierašanās, kopš 2015. gada, kopš NATO paplašinātās klātbūtnes vadības. Sākuma šeit viņi ir pielikuši ievērojams pūles, lai veiktu šādas informācijas operācijas, un Latvijas iekšienē, manuprāt, ir bijusi tam zinām ietekme Latvijā, kaut arī zinu, ka Latvijas valdība, salīdzinot ar citām,
salīdzinot ar citām valdībām, arī ir darījusi vairāk, lai aizsargātos pret šādu narratīvu. Mēs redzam, ka ir bijuši stāsti par to, ka Kanādas karavīri ir atbildīgi, piemēram, vai tāds stāsts par to, ka viņi ir palielinājuši īres cenas Rīgā, vai arī, ka viņu dēļ ir inflācija. Covid laikā bija tāds Jerry Ghostwriter stāsts par to, kurš apgalvoja, ka Kanādas karaspēks ir atbildīgs arī par Covid izplatību Latvijā. Ir dažādi centieni, ir bijuši, kas ir centušies, kas ir bijuši mērķēti uz Kanādas karaspēku šeit. Bet es nedomāju, ka tas ir bijis īpaši veiksmīgi. Un tomēr tās ir tās informatīvās operācijas, un arī iepriekš Kanādā tās ir notikušas, kas mēģina mazināt sabiedrības atbalstu. Un tā ir tā manipulācija. Manipulācija notiek arī ar vēsturi. Izskatās, ka ir varbūt kaut kādi panākumi gūti tieši vēstures sagrozīšanā, bet es neteiktu, ka tas ir bijis ievērojami. Jo Kanādas sabiedrības atbalsts paplašinātajai klātbūtnē šeit joprojām ir ļoti augsts un paliek spēcīgā līmenī. Mēs runājam par to, un mēs varētu ieguldīt vairāk resursu, lai to atbalstītu. Es teiktu, ka kā kanādietis, es domāju, ka tas iespējams tā ir svarīgākā miera operācija mūsu paaudzei. Tai noteikti ir nepieciešams arī vairāk resursu, un pavisam noteikti tai būtu jāgūst lielāks atspoguļojums medijos. Tas ir labs stāsts. Es domāju, ka tā operācija vai reassurance, kas ir tās nosaukums, tam ir būtiska ietekme uz latviešu nomierināšanu, un tieši tāpat es esmu runājis ar igauņiem. Viņi apzinās Kanādas lomu un novērtē to, un Latvijā to novērtē. Kanādas mediji paši varētu pievērst tam lielāku uzmanību. Un viena lieta, ko es gribētu teikt, ir ceļojot Baltijas valstīs pēdējās 10 gadu laikā un 15 gadu laikā, es novēroju to un pieredzu to, kā viņi vēršas, kā viņi uztver šo Krievijas informācijas operācijas. Un es domāju, ka šeit ir Rietuma Eiropa noteikti varētu mācīties no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pieredzes un centieniem, kā apkarot Krievijas informatīvās operācijas. Tas ir tas, ko mums, kam kanādiešiem vajadzētu līdzināties, skatīties uz šo reģionu un pieņemt tāpat kā šeit tos pasākums, kas šeit tiek veikti, lai atturētu tādas informācijas izplatību. Domāju, ka man un daudziem cilvēkiem Baltijas valstīs patiešām ļoti bieži, un tagad mēs priecājamies dzirdēt, ka esam darījuši to, un tas ir labi, 20 gadu pieredze jau ir šajā jomā. Jā, tieši tāpat man ir ilga pieredze, un es redzu, tas mani nomāc dažkārt, ka ierodas arī Baltijas valstīs varbūt rietumnieki, kas stāsta, ka viņi ir kā tiešām tādi līderi. Mūsu 30 gadus sauc par fašistiem, un ko rietumi var mācīties no mums? Kādi ir labākie prakses piemēri? Ko mēs esam ieviesuši un par ko rietumi nav īsti domājuši vai mazliet atpalikuši? Es domāju, ka Baltijas sabiedrībām ir veidota noturība. Es neteiktu, ka tas ir ciniski, un tomēr viņi tā dabiski patērē informāciju kritiski, ņemot vērā arī padomju propagandu, pret kuru, vai kas bija jāiztur sabiedrībai jau, vai Krievijas propagandu 100 gadu garumā. Mums rietumos nav vienkārši bijis tādas jau integrētas filtra sistēmas. Mūsu nav tāda veidojusies. Es domāju, ka skatoties uz Igauniju, Latviju, Lietuvu, šīs valstis labāk spējušas vērsties pret kādiem informatīviem uzbrukumiem, pārtraucot tos. Es domāju, ka rietumu pasaulē, ieskaitot Kanādu, mēs vēl joprojām apbrīnojam to. Vai arī cenšamies parādīt viens otram, ka mēs nenovērtējam un tikai vēl cenšamies viens otram pastāstīt, ka tas patiesībā notiek, vai arī neuztveram šos draudus pietiekami nopietni. Un skatoties uz Baltijas valstīm, to, kā tās darbojas, cik nopietni uztver šo konkrēto problēmu un kā pret to vēršas, tas ir tas, uz ko raudzīties kā piemēru. Un izglītība nodrošināt to, ka skolas vecuma bērni ka viņiem ir kognitīvie resursi spēt kritiski patērēt medijus par to, ka viņiem ir izpratne, kas ir manipulācija un kā ar viņiem mēģina manipulēt. Manuprāt, tas ir tas,
ko Baltijas valstis, Somija, Zviedrija, ka dara ļoti labi. Bet mēs to nedarām. Kanādā mēs esam federācija, ir daudz sarežģītāk, jo tur ir jurisdikcijas, kurām ir jāvienojas. Bet šobrīd tie centieni, kas mums ir šajā sakarībā, vienkārši nav pietiekami, nav adekvāti, un mēs varētu mācīties no tā. Un, ziniet, tieši tāpat runājām jau par influenceriem. Pieminējām, domāju, ka Baltijas valsts arī lieliski dara, strādā arī ar viņi, jeb vēršas pret viņiem. Mums ir jāsauc viņi pie atbildības. Šie cilvēki, kuri labprātīgi un sliktākajos gadījumos viņi arī saņem naudu par to, lai darbotos kā Krievijas naratīvu izplatītāji. Es domāju, ka mums viņi ir jāsauc pie atbildības. Tas ir tas, ko Baltijas valstīs dara ārkārtīgi labi. Kaut kāda lieta, kas ir pretrunīga rietumos, piemēram, aizliegumi Krievijas TV kanāliem, Krievijas tiešsaistes ziņu kanāliem, bet ir tad rietumu valdību partneri, kas ir kritiski izteikušies par to, jo tomēr runā par žurnālistikas standartiem un runas brīvību, bet no Baltijas perspektīvas Krievijas ziņas nav nekāda žurnālistika un nav nekāda medija. Kā jums šķiet? Vai vajadzētu rūpīgāk skatīties uz to, ko Krievija mediji dara, un varbūt pārdēvēt tos vajadzētu nevis par medijiem, bet jau par propagandu? Pirmais punkts ir tāds, ka Latvija ir bijuši centieni mēģināt kontrolēt informācijas plūsmu no Krievijas šajā valstī. Tā tas ir bijis arī Lietuvā, Latvijā, Ukrainā un arī citās Eiropas valstīs. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi saprātīgi izdarīt tā, lai padarītu mūsu sabiedrību mazāk neaizsargātu un uzņēmīgu pret šo informāciju. Svarīgākais ir tas, ko rietumu valdībām vajadzētu saprast, ka Latvija ir kļuvusi par demokrātijas paradīzi patiesībā, vai faktiski Krievijas neatkarīgiem žurnālistiem. Tādiem Krievijas medijiem, kuri ziņo patiesību par Putina Krieviju, par masu korupciju, kleptokrātiju, cilvēktiesību represijām, tad dažādu brīvību ierobežojumiem. Un viņi ir bijuši spiesti pēdējo 3 gadu laikā arī bēgt no valsts. Lielākā daļa no viņiem, uz kuriem tad viņi ir devušies uz Rīgu, uz Latviju. Tāpēc, ka Latvijas valdība ir nodemonstrējusi to, ka tā saprot, ka šie žurnālisti atrodas demokrātijas frontes līnijā, cīnoties pret autoritārismu Krievijā. Kādam viņi ir jāaizsargā, jāpalīdz viņiem veikt šo darbu, un viņiem ir jāspēj tieši apkarot Krievijas dezinformācijas naratīvu, turpināt šo darbu. Tas ir tas, ko dara Latvija, jā. Vai tas kontrolē Krievijas valsts kontrolētu mediju informācijas plūsmu šajā valstī? Pilnīgi noteikti tas tā ir, bet tā arī vajadzētu darīt. Ir nepieciešams pārliecināties par to, ka šiem žurnālistiem ir droša vieta, kur šo darbu darīt. Līdzīgi ir Lietuvā. Lietuva to pašu piedāvā Krievu, Baltkrievu opozīcijai, Baltkrievu žurnālistiem, arī Polija dara ļoti līdzīgi, netik daudz varbūt Igaunijā, kādam no viņiem tas ir pārāk tālu uz ziemeļiem, bet Baltijas valsts tiešām ir pirmajās rindās šajā jomā. Tas ir tas, kur rietumiem vajadzētu vairāk sadarboties un arī atzīt šos centienus tieši informācijas karā, kurā mēs esam pret Krieviju. Un to vajadzētu atbalstīt šīs valstis. Tāpēc es lepojos iesaistīties šajā projektā, kuru tagad nodrošina Kanādas valdība ar finansējumu. Žurnālisti par cilvēktiesībām sauc šis projekts, un esmu iesaistījies, un tam ir zināms atbalsts. Tātad Kanāda to dara, un arī citas valdības varētu mācīties no Baltijas valstīm un Kanādas šajā ziņā pievienoties šādiem centieniem. Tas ir diezgan svarīgi, tāpēc, ka Baltijas valsts ir saņēmušas diezgan daudz Krievijas informāciju, un tagad būtībā palīdzam Krievijas neatkarīgiem žurnālistiem nosūtīt informāciju atpakaļ, cenšoties būtībā apgaismot, kas īsti notiek Krievijā. Bet vēl cita tēma ir sociālie mediji. Tātad Baltijas valstu galvenajos medijos mēs cīnāmies ar Krievu valodas dezinformāciju. Mēs redzam dažādas, vai arī mēs nevaram visām diskusiju šoviem, piemēram, izsekot, vai YouTube, vai kādiem citiem informācijas izplatības kanāliem, bet nepietiekami daudz tas strādā ne Baltijas valstīs, ne arī rietumos. Diemžēl tas nedarbojas Kanādā. Kanādā mums ir īpatnēja situācija. Attiecībā uz Facebook, piemēram,
un pēdējo 2 gadu laikā. Mēs esam noņēmuši vispār jebkādas ziņas no platformas. Nav ne labu, ne sliktu ziņu Facebook. Savā ziņā tas ir problemātiski, tāpēc, ka kanādieši nevar izmantot šo platformu, lai varētu dalīties ar to informāciju. Un lielākā daļa kanādiešu joprojām izmanto Facebook. Un tomēr ir arī labā ziņa, ka sazvērstības teorijas, kas tiek izplatītas Facebook, arī vairs nav. Un Facebook ir tāda dīvaina anomālija Kanādā, bet noteikti tādas platformas kā Twitter joprojām tiek izmantotas. Un tas ir kļuvis par tādu informācijas sajaukumu, kur netiek moderēts saturs Twitter un daudzās citās platformās. Viena no tām jomām, kur Kanādai arī būtu jāskatās uz to, kā strādā Eiropa, piemēram, digitālo pakalpojumu tiesību akts, vismaz vajadzētu mēģināt tomēr saukt pie atbildības arī platformas, ja tās nemoderē saturu. Kanādā tādu tiesību aktu nav, kas to prasītu. Mēs esam diezgan atpalikuši no Eiropas šajā ziņā, un mēs joprojām esam pateicīgi Eiropiešiem par to, ka viņi ir pieņēmuši šādu digitālo pakalpojumu un tiesību aktu. Atgriežoties pie sociālo tīklu, sociālo mediju lomas Krievijas un Baltkrievijas neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, tā ir ļoti liela problēma. Piemēram, Google pazemina to darbu, ko ir veidojuši neatkarīgie Baltkrievijas un Krievijas mediji un to platformas šajās valstīs. Lielākā daļa Krievu, vairāk nekā 75% Krievu un Baltkrievu izmanto Google ierīces, Android ierīces, ar kurām viņi patērē informāciju. Tad Google Discovery, Google News joprojām ir veidi, kā neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem izplatīties un vispār kā šai patiesībai un faktiem nonākt līdz cilvēkiem, bet Google ir izslēdzis algoritmu. Viņi it kā apslāpē, samazina šo ziņu izplatību, bet valsts plašsaziņas līdzekļus savukārt tiek izplatīti tur vairāk. Es domāju, ka Eiropas valstu valdības vai visām rietumu valstu valdībām patiesībā vajadzētu jājautā Google, kāpēc viņi to dara, un ja viņi nevar tieši dot ieguldījumu, lai cīnītos, lai vērstos pret Krievijas dezinformāciju, palīdzot šiem neatkarīgiem žurnālistiem. Un tas attiecas arī uz visiem pārējiem sociālajiem medijiem un platformām. Tātad acīm redzami ir problēmas, ir diezgan daudz darba, ko vēl vajadzētu darīt, lai viņi varētu arī cīnīties ar dezinformāciju. Tas ir tāds labs arguments, ka tā nav tikai dezinformācija sociālos tīklos, bet ar to ir jāstrādā, ka ar to var strādāt valdības. Mums ir arī Apple pēdējo 2 mēnešu laikā ir slēgusi lielāko daļu VPN Krievijā. Protams, Krievu cilvēki, kas meklē patiesību un faktus, lai apietu valsts šo te cenzēšanu, viņiem ir nepieciešama VPN, lai piekļūtu. Bet Apple ir piekritusi Kremļa prasībām atcelt VPN, neļaujot Krievijas sabiedrībai piekļūt informācijai. Mēs esam šīs sarunas noslēgumā, tad kā ir ar jums personīgi, kas jums ir darba kārtībā, kā tas ir, jūs strādājat ar Krievijas dezinformāciju vai kas ir šie temati? Ir projekts, kas atbalsta Krievijas un Baltkrievijas neatkarīgos mēdījus. Mēs turpinām strādāt Dezinfowatch, Kanādas informācijas telpā, uzraugot dažādas ārzemju naratīvas. Bet viens temats, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, ka mēs aizstāvam Kanādas valdības centienus rūpīgāk skatīties uz transnacionālām represijām vai represijām citās valstīs. Piemēram, Ķīnas centieni, Krievijas valdība, kas vēršas pret žurnālistiem, kas mēģina iebiedēt viņus, un es personīgi arī esmu bijis Krievijas transnacionālo represiju upuris. Tas man ir tuvu sirdī. Un man ir bijuši tādi draugi, paziņas, aktīvisti, kas pret viņiem arī ir vērsušies. Un līdz ar to mēģinam iestājamies par pasākumiem, lai risinātu šo problēmu, lai atturētu, lai varētu arī atbalstīt upurus šos no transnacionālajām represijām. Tas ir tas, pie kā strādāšu arī turpmākajos gados. Vai tas arī vērsās par jums personīgi, jūs tikko pieminējāt? 2019. gadā, jau pirms tam es vadīju Kanādas kampaņu Magnitska sankciju ar Billu Brovderu un Borisu Ņemcovu, Vladimiru Karamurzu.
Pateicoties šim darbam, es kļuvu par diezgan ievērojumu Krievijas vēstniecības mērķi Kanādā, un 2019. gadā es izveidoju pirmo Kanādas ziņojumu par Krievijas informācijas operācijām un ietekmes operācijām Kanādā. Pēc tam pret mani vērsās diezgan nozīmīgi ar dažādām kampaņām. Tie bija dažādi bijušie Kanādas diplomāti, amatpersonas, kas strādāja ar Krievijas dažādiem uzņēmumiem, vai kā citādi guva labumu no Krievijas. Viņi uzsāka tādu vēstuļu rakstīšanas kampaņu pret mani, un bija apmēram 6 mēnešu periods, kad es saņēmu regulārus draudus pret mani. Tie bija fiziski draudi arī pret manu ģimeni un arī nāves draudi, un tas tika izmeklēts. To izmeklēja Toronto, un policija atrada arī personas, kas stāvēja aiz tā. Tie bija radikalizēti krievi, kuri veica vai strādāja šajā kampaņā. Un joprojām regulāri raksta par mani Krievijas valsts medijos, man uzbruk tādam, ka es esmu histērisks igauņu rusofobs, un vēl dažādas citi apzīmējumi man tiek veltīti. Tātad bija ļoti grūts periods kopš 2019. līdz 2021. gadam. Izturēt šāda veida uzbrukums, tas psiholoģiski ir ļoti grūti, un vēl aizvien uz mani tas ir atstājis ietekmi. Bet es nevēlos šādus uzbrukums vairs piedzīvot, bet es cenšos palīdzēt arī citiem, kas sastopas ar ko tādu, un mēs, kanādieši, piemēram, aizstāvot uigurus, Taivānas kopienu, Hongkongā kopienu, Ukraiņu kopienu. Ja es varu palīdzēt aizsargāt viņus no Krievijas opozīcijas, no Krievijas, tad tas ir kaut kas tāds, uz ko es gribu arī koncentrēties, kā es teicu, turpmāko gadu laikā. Diezgan unikāli, daudz cilvēki nesaprot, iespējams, ka tā arī ir daļa no Krievijas propagandas operācijām, ka rietumos, ka tad cenšas diskreditēt kritiķus, apklusināt cilvēkus. Un tieši tāpat Latvijas žurnālisti tiek regulāri saukti par rusofobiem, fašistiem un vēl citām vārdiem. Kāds ir jūsu ietekmes cilvēkiem, kuri saskaras ar šiem Krievijas nomelnošanas centieniem? Man ir paveicies, ka man bija liels tīkls, daudz cilvēku, kas mani atbalstīja šo uzbrukumu laikā, piemēram, tādi cilvēki kā Vladimirs Karamurza, arī bijušais Igaunijas prezidents Ilves. Tātad mani atbalstīja arī Kanādas tieslietu ministrs Ervins Kotlers, un viņi publiski iznāca, atbalstīja un teica, skaidri paziņoja, ka jebkāda veida uzbrukumi pret mani ir politiski, un tādi tie ir. Un vēl man ir arī tīkls vai paziņas aktīvisti Baltijas reģionā. Viņi dara vienkārši, viņi ir pārcietuši neiedomājams uzbrukums no Zviedrijas mediju puses. Man ir bijusi iespēja runāt ar konkrētiem cilvēkiem, piemēram, vai arī runāt par to, kas ir noticis arī ar mani. Tieši tāpat arī citi žurnālisti ar to ir saskārušies Somijā. Šiem aktīvistiem Latvijā, kas to piedzīvo, es ceru, ka viņiem ir kāds ar ko parunāt, bet varbūt arī viņiem nav. Tas ir tas, ko es atbalstu. Rietumu valdībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jāsanāk kopā un jārunā par šo tīklu veidošanu, lai atbalstītu konkrētos aktīvistus, žurnālistus. Un būsim godīgi, ka vēlētas amatpersonas arī pret viņām bieži vēršas šajā reģionā un pat Kanādā. Tāpēc nākamajiem aktīvistiem, nākamajiem topošajiem aktīvistiem ir jābūt drosmei un atbalstam, lai turpinātu darīt šo darbu. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs punkts. Ja mēs esam vieni pret Krieviju, tad mēs esam vāji. Ja mēs esam kopā ar kolēģiem un draugiem, vai arī pat kā valsts esam kopā, vai arī vēl ar citām Baltijas valstīm un Eiropas Savienību un Rietumu demokrātijām, mēs esam stipri. Bet ja mēs esam vieni, tad mēs esam mazi un vāji. Paldies, ka pievienojaties Rīgas drošības fórumam. Tas bija Markus Kolga. Paldies par to, ka sarunājāties ar mani par dezinformāciju. Vispār, otra puse Atlantijas okeānam, mēs arī šo perspektīvu neesam dzirdējuši tik daudz Baltijas valstīs. Bet tagad saprotam, ka problēmas, ka jautājumi ir diezgan līdzīgi abās Atlantijas okeāna pusēs. Paldies un satiksimies nākamajos raidierakstos.